Mhm. Labvakar! Šovakar mēs tev pastāstīsim pasaku par rudo lapsu, lempīgo sasku. Un vilku. Kādu vilku? Palāko. Bija pienācis kārtējais, skaistais rīts pie Niedrāja ezera. Visi zvēri cēlās. Vilks vārīja kafiju, un pat cik viņš bija noaudzināts par to, ka viņš nepalīdz mājas darbos, arī cepa oliņas un šķiņķīti. Sasks nožāvājās, uzvilka pa savu pelcepuri viendaļīgo peltkastīnu un leca iekšā ezerā un peldējās un plunčājās. Tad lapsiņa vārtījās vēl pa midzeni un pēkšņi lapsai pauk pa kāju kaut kas trāpīja. Lapsa nesaprata, kas notiek. Tad viņai pauk pa plecu kaut kas trāpīja. Viņa skatās augšā, nesaprata, kas notiek. Pauk! Pa galvu viņai kaut kas trāpīja. To viņa nesaprata. Tad viņa skatījās augšā, kaut kas pa celi trāpīja, paukt viņai. Viņai tā kā bišķi jau sāpēja un sāka kaitināt, bet viņa neredzēja, kas viņai tur ir. Un tad pauk pa galvu. Ritīgs bliedziens pa galvu bija. Un tad viņa ieraudzīja. Augšā priedē viņu nomētāja 3 vāveres. Viņas meta virsū lapsai priežu čiekuras. Lapsa tā kā smējās, bet viņai tomēr kaitināja, ka viņai met virsū čiekuras. Pa dibenu, pa plecu, pa galvu, pa krūtīm, visur trāpīja. Un lapsa bļāva pēc palīdzības. Viņas sabļāva palīgus, tikmēr vāveris vēl joprojām uzbruka. Sasks skrēja ārā no ezera. Viņš ieraudzīja, ka lapsai kā no ložmetēja lido virsū čiekuri. Lapsa jau vārtās pa zemi, aizsadz ciet acis un netiek galā ar šo uzbrukumu. Viņš paņēma un... Svīgos, ko jūs tur darat? Un vāveris bišķi tā kā sabijās un uzbliez arī saskam ar čiekuriem. Tā viņas abas tur mētāja, un viņa netika galā un nevarēja īsti neko izdarīt. Un tad viņi bļāva kopā. Palīgā! Un tad nāca vilks. Viņš ieraudzīja, ka draugi jau ir paslēpušies zem segām, un pār viņiem gāžās čiekuru lietus. Vāveris tik met un ķiķina. Un vilks teica, sīkās! Un liekaties mierā, savādāk es paņemšu tūliņ cirvi, nogāzīšu jūsu priedi, un vairs nebūs neviena čiekura. Un tad, kad jūs būsiet ar visu priedi nogāztas zemē, tad es jūs zupā izvārīšu. To vilks pateicis, vāveris tā kā bišķi sabijās un beidza mētāt. Labi, labi, pelēci, mēs jau tik gribējām pajokot. Laps iznāca ārā no zemsagas. Pajokot? Tati, tau! Es esmu nodauzīta zila ar tiem čiekuriem. Tati, tau! Tad nu gan pamošanās. Es mostos savā midzenī, tati, tau! Saska man nāk palīgā un mūs nodauz ar čiekuriem tā kā tādus, pat nezinu, ko ar salīdzināt. Nodauzīja mūs līdz pēdējām, tā ka dabūjām slēpties zem segas. Nu jūs man pūkastes dabūsiet. Vāveris, labi, zvēri, mēs jau tikai pajokojām. Mēs jau arī tepat netālu dzīvojam. Ieraudzījām, ka jūsu pusē daudz čiekuru un redzējām, ka laps tur vārtās un domājām, bišķi pajokosim. Nu vai zinat, jokotājus, nokāpat lejā, es jums tādus jokus parādīšu. Tati, tau. Vāveris bišķi bija tādas sabijušās, bet tomēr ņēma un kāpa lejā. Viņas nokāpa lejā pie priedes un paņēma
Un kāpjot lejā, augšējā vāvere vēlreiz lapsai iemet ar čiekuru. Lapsa vārtījās un izvairījās, pārējās vāveres vēl uzmet ar čiekuriem. Saskam arī trāpīja dažus sitienus, un viņas muka, ko kājas nes projām. Lapsa pavēra segu, paskatījās. Tās sīkās neģēles. Es viņas noteikti kaut kā notvēršu, un viņas dabūs atmaksu par savām palaidnībām. Jā, es izgulēšos, un tad es izdomāšu plānu, gluži kā filmā Viens pats mājās, un es sagulstīšu tās nebēdnes. Ja ne visas uzreiz, tad pa vienai. Jā, tā. Un Saska, tu man palīdzēsi, un Vilk, tu man arī palīdzēsi. Manā midzenī ar čiekuriem mani neviens nenomētās. Tā. Vilks bišķīt nosmaidīja, ka viņa draugi netiek galā ar 5 vāverītēm, bet nu labi, viņš jau viņiem palīdzēs. Tā viņi sāka zīmēt rasējumus un plānot lietas, lai varētu noķert vāveres un atmaksāt viņām par palaidnībām. Bet par šo plānu tev pastāstīsim rīt. Ar labu nakti. Labvakar!